Bet Ķīnai noteikti ir ļoti, ļoti jauka tiesāšanā. Tur bija briesmīgi tiesāšana. Viskaļākais, par ko man ir sanācis spēlēt plecu pie pleca, ir nākamās olimpiādas ir pēc 4 gadiem. 4 gadi tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Dzīvē var mainīties, jā, bet 4 gadi tas ir ļoti, ļoti daudz. Sveicināti mūsu mīļie Sporta Strike TV sarunas šovu skatītāji. Ar jums studijā šodien esmu es, mūsu raidījuma 7. epizodē. Mūsu viesis šodien ir Latvijas 3x3 basketbola superzvaigzne Nauris Miezis. Sveiks, Nauri! Paldies, ka esi pie mums. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, paldies tev. Kā pareizi ir 3x3 vai 3-3? Es pat īsti Kā tu parasti to saki? Es laikam saku 3-3. Es tā saku, jā. Bet es īsti nezinu, kā ir pareizi. Nē. Iesākumā uzreiz ātrie jautājumi. 5 ātri jautājumi, 5 ātras atbildes no tevim. Labi. Pret kuru basketbols tu 1-1 ir bijis visgrūtāk spēlēt? Kārlis Lasmans. No kuras vietas laukumā vislabāk ir izpildīt metienu? Nevis tā kā no groza apakšas, bet no ārpuses. No groza apakšas nevar teikt? Nē, 45 grādi vai pa vidu vai stūrīts? Jā, no 45 grādiem, 45. Kurā vietā vai basketbola laukumā visvairāk paticis spēlēt? Kaut kā pirms valsts, zāle, Latvijā, ārpus, vienalga, kur. Varbūt ne arī gluži valsts pati, bet tas korts tā kā. Kortu tieši? Jā. Mans mājas pagalma korts. Kas viņam ir tik īpašs tāds? Tur es spēlēju ar savu sunu 1-1 un ar cukuru, tā kā man tas patīk visvairāk. Lielākais, patīkamākais, tā kā derbijs, kas ir bijis tā kā karjeras laikā tāds ilglaicīgs tāds. Vajag ir jāpadomā. Gan jau, tad, kad mēs ar Kārli spēlējām pie Ķīnas, 3-3 pagājušajā gadu, bet aizpagājušajā gadu sanāk, un nācās spēlēt pat Rīgas komandu, kurā mēs bijām. Kādreiz bija? Jā, kuros mēs, un nācās sisties pret savējiem čomiem, un Edgaru Krūmiņu un Agni Čavaru, tā kā, jā, tas varētu būt tas derbijs, tas bija Prāgā. Tas, ko es atceros, es zinu, ka mēs spēlējām vēl, bet tas bija tāds, mēs piekāpāmies, bet tas bija labs. Cik var būt ļoti grūti vai viegli, vai vispār tas kaut ko dod, ka tu tajā basketbola laukumā kortā spēlē pret komandu, kura runā tādā pašā valodā kā tu, vai arī angļu, vai ir kaut kāda starpība, kad tu spēlē, nezinu, pret kaut kādiem serbiem, vai tur to valodu nesaproti, tu nezini, ko viņi saka, vai arī tu spēlē, kas runā angliski, latviski, ir kaut kas, tas dod kaut kādu bonusu. Jā, ja tu spēj to ātri aptvert uz laukumu, un tas ir tā kā bišķiņ jau tev plus, kad, ja tu spēlē pret piemēram amerikāņiem, tu dzirdi, ko viņi runā, un ja tu saproti angļu valodu, tad tas ir maziņš plus tev, viltībās, ko tu vari izmantot. Ja tu to spēj aptvert uz laukumu, protams, tur jau citi faktori, par ko tev pašam ir jādomā. Bet par pārējām komandām, tiem pašiem serbiem, jā, mēs varbūt serbu valodu nemākam, bet ir spēlēts pret viņiem entos gadus, tā kā, tu jau palielam saproti to viņas spēles plānu, reti, kad kura komanda. Protams, viņi maina spēles gaitu, bet tad, kad tev iestājās rutīna, tad tu dari to pašu, ko tu esi darījis jau sen, tā kā, to ātri pierod pie pretiniekiem. Un atmiņā paliekošākais metiens, iemestais vai arī neiemestais? Tagad tā uz sitienu. Uzvaras metiens vai arī tieši otrādi kaut kāds, kas būtu devis tāds. Tā, kad tu tā uzreiz man pajautāji, man personīgi bija 2018. Gads, man liekas, kad tas bija Eiropas čempionāts Rumānijā, kur mēs spēlējām finālā pret serbiem. Un mums bija pēdējais uzbrukums, un es izkārtoju savu metienu un metu tā divpunktnieku, kas bija uz uzvaru. Un tā bumba izgriezās ārā, un mēs zaudējām, mēs palikām otrē. Tā kā tas tā uz sitienu atceros, kas tā, jā, kad tu man tā pajautā, tas tāds varēja noslēgties skaisti, bet, diemžēl, jā. Nesagāja. Jā, un ja reiz es atceros, tad tas vēl bišķiņ grauž. Ok, runājot par šobrīd, ko tu dari šobrīd, kas tavā sportista karjerā šobrīd notiek tieši janvāra beigās? Starpsezona, gatavojies kaut kam, ko tu dari vispār?
ieskrienos jaunajai sezonai, bet 3x3 treniņi sāksies februārī personīgi. Bet tagad es sāku aktīvi pats kaut ko darīt, bet tā kā man ir sezona ļoti gara un ļoti daudz sanāk būt prom, tāpēc nesanāk pabaudīt savus hobijus, un tāpēc tagad es to baudu, es to daru, spēlēju tenisu, spēlēju pludmales volejbolu, kustos, esmu mājās, par ko milzīgs prieks, makšķerēju, protams. Tā kā jā, veltu laiku saviem hobijiem un saviem draugiem un ģimenei, būdams mājās. Sezona, kur tev sākās, kur tu būsi, kur tu spēlēsi? Pagaidām grūti teikt, nav man nekādu piedāvājumu, nav līgumu vēl, bet tagad tieši plānoju, domāju, gribētos būt Latvijā līdz pat jūnijam, kas ir gatavoties ar Latvijas izlasi, jo mans mērķis šogad ir uzvarēt pasaules čempionātu. Tas, kas man pietrūkst, arī Latvijai, tad mēs to spēli būsim izgājuši visu, jo tad mums būs visi tituli. Tā kā, jā, esmu gatavs iet iekšā ar 150%, lai uzvarētu pasaules čempionātu. Tas ir mans mērķis, un es uz to iešu. Un mana gribēšana ir tā, ka es gatavojos ar Latvijas izlasi līdz pat jūnijam, nostartēju Latvijas mačus, un tad es pievienošos kaut kādam klubas sezonā. Bet, visticamāk, tā būs Ķīna. Nauris Miezis ir ļoti aktīvs Instagram lietotājs. Es cenšos, jā. Jā, atvēru, izlasīju tādas dažādas bildes. Aizvadītā sezona ielikta bilde ir 2004. gada 10. novembrī. Sezonas beigas Ķīnā. Kas ir šis? Kas tas tāds ir? Kas tā ir pa balvu, kas tā ir pa līgu? Tā nav olimpiskā zelta medaļa. Jā, kas tā ir pa līgu? Tā ir Ķīnas superlīga, 3x3. Tas ir, tā kā es pat teiktu, vietējais čempionāts. Tā sezona viņiem ir gara tajā vietējā čempionātā, tieši šajā superlīgā. Tā kā, mēs viņu saucam par Super 3. Pievienojos viņiem tieši pēc olimpiādas, un tāda bija vienošanās. Tad sanāk, es pievienojos salīdzinoši, sanāk pēc tā kā otrajā pusē sezonas. Veiksmīgi aizvedējām labu sezonu un arī uzvarējām čempionu titulu, tā kā par ko liels prieks. Tā kā es esmu, var teikt, jau 3-kārtējais Ķīnas čempions, jo arī entos gadus atpakaļ es biju braucis uz Ķīnu, bet tas varbūt nebija īsti Ķīnas čempionāts, bet tas bija tāds tā kā sezonas turnīru, tur superfināls, bet arī tos es 2 gadus pēc kārtas vinēju. Tagad, šis ir, protams, līmeni augstāks. Šis ir pats augstākais līmenis Ķīnā 3x3. Tā kā, oficiāli var teikt, ka esmu Ķīnas čempions. Kārlis Lasmans arī spēlē, ja? Jā, viņš spēlē, viņš bija citā komandā, viņš palika 4. vietā. Sports ir nežēlīgs. Jā, sports ir nežēlīgs. Kas ir vispār ar Ķīnu? Kāpēc tieši Ķīna? Skaidrs, ka tur ir arī noteikti liela loma spēlē arī, tā kā finansiālais aspekts. Kas ir, kurā vietā pasaulē šobrīd ir tā Ķīnas superlīga? Piemēram, ir NBA, Eirolīga, Spānijas ACB. Kas ir šo līgu? Viņi skaitās tā kā spēcīgākā vai kā? Es neesmu daudz spēlējis citās līgās, tā kā man grūti teikt, bet noteikti, kad ir, FIBAS pasaules tūris ir noteikti ir pats augšgals, un tad jau nāk jau tie challengeri, tie līmeņi, un Ķīna noteikti būs zem FIBAS pasaules tūris līmeņi. Bet viņi attīstās, kā jau tu pareizi teici, finansiālā puse tur ir ļoti liela, un tur arī spēlē to lielu lomu. Un es domāju, ka tā līga tikai attīstās ar to, ka vienkārši tur ir liels naudas, un viņi piesaist liels spēlētājs. Ar laiku, ja viņi vēl mainīs noteikumu, kad sastāvā uz laukuma var spēlēt nevis tikai viens leģionārs, bet vairāk, tad noteikti tā līga kļūs spēcīgāk tikai. Jo vienkārši viņiem ir tāda noteikuma, ka varbūt tikai viens leģionārs komandā. Nevis vispār uz laukumu, bet tik vispār. Jā, sastāvā, jā. Tā kā, un tajā visā lielajā rotācijā, protams, tur būtu vairāk spēlētāji, bet spēlēt var tikai viens. Tāpēc tāda situācija. Es domāju, ja būtu noteikumi savādāk, tad mēs vēl esam noteikti spēlēt vienā komandā. Cik tur komandas ir vispār?
Kā tas ir? Tur ir kaut kāda viena tā kā līga vai tur Jā. ir kaut kādas konferences? Jā, nē, tur ir viena līga, un viņas, negribu samaloties, man liekas, bija kaut kāds 16 komandas. Un tad viņi katru nedēļu ir turnīri, bet katru nedēļu tie turnīri, tā līga sadalās tā kā divās divīzijās, un tad tur notiek vienā pilsētā turnīrs un otrā pilsētā, un tad katru reizi mainās tās komandas, nu tā kā, lai nav visu laiku jāspēlē pret vienām komandām. Tad tā kā 2 turnīri visu laiku notiekās, un tad ir reizi mēnesī ir tāds lielais turnīrs, tāds tā kā lielais, kur sabrauc visas komandas, tās 16, un tad mēs spēlējam to sistēmu, kā 3-3 pienāk. Noteikumiem arī bilde ar vienu no spēles tiesnešiem. Jā. Konkrēti nav varbūt stāsts jautājums tieši par šo bildi, bet vispār noteikumi, kā ir kaut kādas būtiskas atšķirības starp, nezinu, olimpiskajām spēlēm, starp šo Ķīnas superlīgu, starp Eiropas tūri, FIBA tūri, ir kaut kādas? Nē, noteikumi noteikti, ka nav atšķirīgi. Noteikumi ir visiem vieni, jo tas ir viens sporta veids. Un, protams, tiesāšanas līmenis krietni atšķirās no Ķīnas čempionāta un no FIBA turnīriem. Uzskatu joprojām, ka abās līgās ir kur augt, jo tā ir tā nianse, pie kura vajadzētu strādāt arī FIBA, kas ir augstākā līga. Bet Ķīnai noteikti ir ļoti, ļoti jāaug tiesāšanā. Tur bija briesmīgi tiesāšana, es teikšu godīgi. Kas varbūt ir bijis tāds arī, kas uzreiz nāk galvā? Tur viņi vienkārši viņi neizvērtē situācijas, viņi vienkārši uz emocijām tiesā. Tiešām, tas līmenis, jums ir jāredz, man grūti to stāstīt, bet tiesā ļoti, ļoti pavirši un ļoti, ļoti nekorekti. Vispārīgi tiesneši kā tādi, viņi nāk no lielā basketbola, tā kā 5x5, vai ir speciāli to karjeru tā kā sāk tieši ar šo sportu veidu? Varbūt par šo kaut ko zini? Es baigi daudz nezinu, bet esmu ļoti, ļoti pārliecināts, ka visi 3x3 tiesneši, kas strādā FIBA, noteikti ir nākuši no 5x5. Viņi ir pārgājuši tagad uz 3x3. Es nezinu, vai viņi spēja apvienot to, jo varbūt tad daži tiesneši, tad, kad 3x3 sezona beigusies, viņi noteikti tiesā kaut kādus 5x5 mačus, bet noteikti visi nāk no 5x5 basketbola, jā. Ieskicēju pirms tam arī par basketbolistiem, kas spēlē Ķīnas superlīgā ar vārdiem. Viens no tiem ir arī bijis Demarkus Kazins. Yeah. Par viņu arī ir dzirdēts, arī Kārlis Lasmans ir par viņu bijis stāstījis, viņam bija uzdot jautājumu arī tev. Kas ir varbūt vēl kaut kādi spēlētāji, tādi zināmākie, kas spēlē šo sezonu, bija šajā līgā, varbūt vēl, kas ir bijuši kaut kādi ar vārdiem? Džimijs Fredeta, kas nāk galvā. Es joprojām uzskatu, ka viņš ir lielisks spēlētājs, jā. Karjeru varbūt neizvērtās, kā viņš gribēja pats, bet joprojām uzskatu, ka lielisks spēlētājs. Tur tagad ir jāatcerās. Ir bijuši FIBA turnīros tiešām spēlētāji ar lieliem uzvārdiem. Eirolīgas spēlētāji ir bijuši. Tur Kārlis labāk zina, viņš to basketbolu virtuāli labāk pārzina, un viņš man tik saka, šitas tas tur tāds. Tā kā jā, bet viskaļākais, par ko man ir sanācis spēlēt plec pie pleca, tas ir Demarkus Kazins, par ko man bija tiešām liels gods, un to es gribēju iemūžināt un atstāt sev pa piemiņu. Jā, jo viņš ir arī, tomēr kaut kādi viņam tie augstumi ir arī sasniegt NBA. Ne tikai NBA, arī Olimpiāda. Ar izlasi, jā. Tā kā, cilvēks ir ar ļoti lielu uzvaru. Olimpiskā muzeja bilde, kur tu esi nodevis savus sporta basketbola apavus pēc 20. gada olimpiskajām spēlēm. Konkrēti varbūt ne par tieši šo notikumu, bet vairāk par basketbola tā kā botēm vispār. Yeah. Cik tev viņas ir, cik tu viņas maini, kāds tavs modelis, ar kuru tu spēlē vispār, cik tas ir? Es joprojām neesmu atradis savu favorītu modeli. Man ir, kas man ļoti, ļoti patīk. Man vispār patīk ļoti zemie apavi, jo tas man liek justies ātrākam. Protams, daudz saka, ka tas zemie apavi izraisa vairāk traumas tieši potītēm, bet kā esmu vairākas reizes teicis saviem draugiem, kad nav svarīgi, kāda apavi to kājas, ja tu kādam uzkāps uz kājas. Bet jā, es izvēlos zemos. Šie, protams, nav zemie, bet jo šie apavi, starp citu, man bija līdz olimpiādu vairāk pāri.
Un tad tie mani favorīti apavi grupas posmā izjuka, tad man nācās ņemt citus, un ar šiem es nospēlēju līdz pat zelta mačam. Bet jā, mani apavi ir Under Armour Stephen Curry, bet, diemžēl, viņi ļoti, ļoti neizturīgi, un man viņi kalpo mazākā mēnesi, tie apavi. Tikai mēnesi? Jā, mazāk, es pat teiktu mazāk. Kā viņi tik ātri? Kaut kā viņam tas materiāls varbūt neatbilst 3-3 laukumam, tāpēc man viņi nekalpo tik labi. Joprojām neesmu vēl atradis savus labākos apavus, ar ko es varētu teikt, ka jā, šie ir īstie, ar kuriem spēlēt, ar kuriem es jūtos labi un varu spēlēt 3-3. Bet apavi man iet ļoti daudz, sezonā ļoti daudz. Bet tās botas, viņas ir tā kā no standarta basketbola nav kaut kāds, jā, tā kā tu teici, par to segumu, kad ir, tā kā pielāgotas. Ir kaut kādi uztaisīti, jā, speciāli priekš 3-3, bet man īsti neesmu viņus baigi mēģinājis, testējis tos 3-3 apavus, bet neesmu dzirdējis arī labas atsauksmes no pārējiem spēlētājiem, kas ar viņiem spēlējuši. Tā kā vien ir jāspēlē ar tiem zāles basketbola apaviem, jo tie pagaidām vismaz kaut kādu komfortu dod, bet jā. Cik tu pāris parasti ņem līdzi uz mačiem? Ja es braucu uz vienu turnīru, kas ir viena nedēļas beigās, tā kā 2 dienas tas turnīrs iet, tad es noteikti ņemu viens. Es neesmu tā kā čavars, kurš ņem 2, bet ja es braucu, ka es zinu, kad ir tas turnīrs iet 5 dienas, piemēram, pasaules čempionāts, es noteikti ņemu 2 pāris. Jā, un uz olimpiādu labi, ka es pipaņēmis, jo tās man izjuka jau pirmajās spēlēs. Sadarbība veca 20. gada, bet ja palikusi vēl ir, tad es viņu arī vienkārši tā paņēmu. Nav tas skats uz to tavas riepas LV, bet vispārīgi par sadarbībām, jā, cik tev ir tie piedāvājumi daudz, jo tu tomēr esi diezgan zināms cilvēks Latvijā, cik tev viņi bieži varbūt ir, kā tu pats viņus pieņem vai atsaki, kādi ir tavi tie nosacījumi, varbūt vai tu vispār, vai visiem tu atsaki pieņems? Jā, šī bilde ir ar manu draugu pazīstamo sadarbību, tā kā tāda, maza reklāma viņa uzņēmumam, un tad maz bonus manam autiņam jaunie apavi, kā saka, riepas uzliekot. Bet par sadarbībām, jā, es ļoti daudz atsaku, teikšu godīgi, jo, jo es tā pastījos, tev tur jauns nekas tāds baigi. Jā, mans Instagram profils, es neesmu influencers, to es arī daru zinām tie, kas man piedāvā. Tas ir mans profils, tas ir par mani. Un, jā, man nav nekāda problēma draugiem palīdzēt, pareklamēt kaut kādu viņus projektus vai viņu uzņēmumus, vēl kaut ko. Par to nekāda runa nav. Man patīk draugiem palīdzēt un ar lielāko prieku to daru. Bet tādi, kas ir ārpus kaut kāda konteksta, kas nāk ar sadarbību, jā, esmu kaut kādu sadarbības taisījis, pareklamējis bišķiņu. Bet globāli, nē, individuāli es maz esmu iesaistījies tādos projektos. Kā komanda Rīga, jā, tur tā jau ir sponsorēšana, tur jau tas jau ir cits stāsts. Kas varbūt ir bijis tāds dīvainākais piedāvājums, nesaucot, protams, tur vārdā uzņēmumu, bet tāds, kas palicis arī ir atmiņā, ka tu domāji, kāpēc viņi to iesaistīt. Ir tāds olimpiskais koris, laikam, tā viņi sauc. Jā. Un tad viņi man ir uzrunājuši, un viņi grib, lai es tagad pievienojos tam olimpiskajam korim un piedalos kaut kādos koncertos, un tāpēc, ka viņi ir olimpiskais koris un esmu olimpiskais čempions, tā kā būtu tāda sadarbība un, jā, aicinājums uz olimpisko kori. Ar dziedāšanu nav? Nē, tas ir vājprāts. Man skolā mūzikas skolotāji met ārā no mūzikas stundām, jo es biju briesmīgs mūzikas stundās. Bet nāca uzrunāja man teica, ka tev ir ļoti skaista balss. Ir tikai, man liekas, pasaulē, nezinu, 2 cilvēki, kas varbūt to ir teikuši, ka man ir skaista balss. Viena bija no tiem, kas gribēja man uz to kori. Tev vajadzēja pajautāt, kur viņi ir to dzirdējuši vispār. Jā. Es nezinu, varbūt intervijās viņi to ir dzirdējuši, bet viņi man ir uzrunājuši, viņi ļoti grib, lai es piedalos tajā viņa pasākumos. Tā kā interesanta sadarbība. Vēl viena bilde, jā, vairāk par NBA krekli dažādi. Futbolā, piemēram, kāpēc spēlēm kolekcionē spēlētāju vāc, ne visi, bet daži tā kā kolekcionē to spēlētāju kreklus. Vai tu
kolekcionē kaut ko, neteiksim, ne spēlētāju krēklus, bet vispār kaut ko dzīvē? Baigi, nekolekcionēju neko, nav tā, ka nepatīk kaut ko piebāzt skapi, kaut ko, bet es uzskatu, tas ir labs, forša ideja kolekcionēt kaut ko, bet es to nedaru. Bet runājot par krēkliem, man ir uzdāvināti krēkli. Man ir Jāņa Strelnieka krēklis, tad, kad viņš spēlēja, man liekas, ka Vācijā. Es neatceros to klubu, bet man Bruce Bamberg. Jā, man liekas, ka tas krēklis man ir ar viņa parakstu. Bet par ko man ir vislielākais prieks, par ko es arī pats iedegos un pats arī aicināju samainīties ar krēkliem, ir Mārtiņš Pļaviņš, pludmales volejbolists, viņa olimpiskā spēļu krēklis pludmales volejbolu. Tā kā tas man mājās ir, un par to man ir liels prieks, un to es glabāju savā VIP vietiņā. Šis video, tās beigas, pievēršam uzmanību šim brīdim. Es nesmēķēju, lai jūs zinat. Jā. Kad var kaut ko gaidīt tādu spēles laikā? Es neesmu baigais šaumens. Kārlis ir bišķiņ lielāks šaumens, viņam patīk tādas visas emocijas izrādīt. Jā. Šis vairāk ir treniņā, bet, jābūt lielai pārliecībai, lai kaut ko tādu darītu. Tāpēc, būtu muļķīgi, ja tu dari kaut ko tādu un beigās nesanāk, un tad tu beigās esi klauns. Jā. Tā kā es nezinu, vai es to darītu uz laukuma oficiālos mačos, bet pēc sajūtām, ja tajā brīdī kaut kas, ja es justu, tad es varbūt to darītu. Ja karsta roku. Jā, karsta roka vai arī pārliecība iet pāri malām, tad es noteikti varbūt to kādreiz izdarītu. Bet ir jāciena otrs pretinieks, tāpēc bieži vien varbūt nevajag zīmēties. Un tā kā tagad jaunieši, varbūt, kuri saskatās NBA, man liekas, bultas šauja un vēl kaut ko, un tas trash talks saucamais, es nezinu, man liekas, bišķi pat rāk jau aiziet. Bet, varbūt tas ir moderni, stilīgi, es nezinu, man tas kaut kā nevisai. Par kuro reizi tev šitais te viss tā kā sanāca? Ar pirmo? Ar pirmo, jā. Tas ir, un te var redzēt 19-12 rezultāts ir tā kā pēdējais metiens. Uzvars. Jā. Tā kā tas nebija tā, ka es būtu mēģinājis 1000 reizes, un lūdzu, lai man filmē. Šitas bija ar pirmo. Prasīju tev par mīļāko basketbolu kortu. Jā. Reku tavs komandas biedrs arī. Jā, mans pretinieks un komandas biedrs. Pretinieks, komandas biedrs. Vairāk par dzīvniekiem tavā dzīvē, tev ir tikai viens. Divi suņi. Nē, suns un kaķis man ir. Suns un kaķis. Man ir bijis kaķis Mario, kurš aizgāja, diemžēl. Bet jā, dzīvnieki manā... Labākais draugs, kā arī. Labākais draugs, absolūti, pārliecināts. Manā dzīvē dzīvniekiem ir liela nozīme. Es mīlu dzīvniekus, man patīk dzīvnieki. Un jā, tā sajūta, ka tu atnāc mājās un tev sagaida tie dzīvnieki, tā ir tā mājīguma sajūta, kas piepilda tev sirdi. Tas man vajag patīk. Es tev uzdošu, laikam bija 7 jautājumi no mūsu Sports Strike TV sakotājiem, skatītājiem. Sarunājuši. Tev ir jāizvēlās pēc tam labākais jautājums, tā kā kurš tev paticis visvairāk. Parakstīsi bumbu uzvarētājam, tā kā labākā jautājumā autoram, nogādāsim šo bumbu. Tavuprāt, lielākais sasniegums Latvijai 3x3 Tokijas zelts vai Latvijas izlases 5. vietas panākums basketbolā? 5. vietas panākums. Un tāds maziņš. Kāpēc? Tie ir 2 dažādi sporta veidi, un tā ir lielā skatuve. Un tur ir konkurence cita pavisam. Kaut gan man vajadzētu teikt, laikam, olimpiskais zelts. Nē, es teikšu olimpiskais zelts. Okay. Esmu 3x3 basketbolists. Jā, paliekam pie tā. 3x3 Tokijas izlase pret Parīzes 3x3 izlasi, kura uzvarētu, ja spēlētu savā starpā. Labs mačs būtu, ja godīgi, bet 20. gadu. 20. gadu. Jā, pieredze spēlēt lielu lomu. Cik gadus vēl plāno profesionāli spēlēt 3x3? Ja ir plāni tādi. Ir, gribētos, bet traumas ir daudz, mikrotraumas ir daudz, viņas vajag sadziedēt. Teikšu 2 gadi. Ko tu gribētu nodarboties pēc profesionālas karjeras beigšanas? Varbūt jau ir kaut kādas domas, plāni par to. Tas man biedē visvairāk. Man nav īsti plānu, īsti domu.
Kur tu redzi, varbūt kaut kur sportā, ārpus gribētos sporta, palikt biznesā? sportā, jā, gribētos palikt sportā, bet es īsti vēl nezinu, ko darīt, jo, treneris es noteikti nebūšu, tas nav mans lauciņš. Tur jābūt baigi pacietīgam, kurš... Vadītājs, menedžers, aģents. Kas zina, jā. Tas arī bišķiņ biedē. Ir jābūt kaut kādai vīzijai, ir domām uz priekšdienām, jo mēs visi zinām, basketbolu visu mūžu tu nespēlēsi, tāpēc jābūt, bet pagaidām man īsti nav tāda plāna, bet, cerams, ka parādīs. Pēdējais laiks noteikti sāk domāt. Jā, tieši. Saliec, izveido pasaules simbolisko izlasi 3x3 un pamato tieši, kāpēc šie spēlētāji. Plus es pielikšu no sevīm klāt, nevar iekļaut nevienu Latvijas izlases spēlētāju. Jā. Tātad es sevi nelieku. Nē, nevienu. Nevienu. Nevar likt. Garajā galā noteikti būtu Pukelis, kas ir Lietuvas garais centrs. Noteikti. Dejans Maistrovičs, kas ir, jā, tur tā viņa pieredze būtu ļoti liels pienes. Grūti, man teikt tā. Divi tādi. Pārējiem katram jau ir. Man nāk vismaz galvā uzreiz, es liktu kā trešo arī serbu to mazo Bulutu. Man viņš vismaz ir personīgi vienmēr tā. Mēs varam teikt, ja vispār. Es arī liktu Bulutu, absolūti, jā. Tā viņa pārliecība uz laukumu un meistarība ir, jā, es domāju, kas tagad spēlē, bet Buluts noteikti tad, jā. Ja mēs varam ņemt, kas ir beiguši arī, tad Buluts noteikti, jā. Vai tu gribētu apmeklēt kādu Krista Porziņa spēli Bostonā un kādu Merzlikina spēli vai Balinska spēli NHL? Vai varbūt es jau bijis, jā? Es esmu bijis NBA spēlē, esmu bijis... Ar Geto Games skatījos. Jā, un esmu bijis Krista Porziņa spēli, bet, diemžēl, Kristaps toreiz nespēlēja tajā spēlē. Bet uz NBA esmu bijis, bet neesmu bijis uz NHL nekad, tā kā es gribētu uz NHL noteikti. Kāda NHL spēle noteikti. Tā kā teikšu, tajā bucket listā ir. Jā, atzīmēšos. Jā. Un pēdējais jautājums vēl, kas ir bijis visgrūtākais, ar ko ir bijis sadzīvot Tokijas olimpiskajās spēlēs tieši, un cik tevi ļoti paši ietekmē laika zonu maiņa, cik tu tā kā adaptējies ātri? Es domāju, tas jebkuram sportistam ir grūti adaptēties laika zonās, bet ar to ir jādzīvo, un visiem noteikumi ir vienādi. Bet, jā, kaut kā ar gadiem ejot, tu kaut kā bišķiņ jau sāc saprast, kā labāk, kā ir kaut kāda tā pati uzturbagātinātāja, kas bišķiņ palīdz tev atjaunoties ātrāk, izgulēties un tā. Bet grūtākais Tokijā īsti nebija baigi Tokija olimpiāda nekas. Baudīju pasākumu, baudīju spēles, varbūt spriedzīti, tas bija tāds grūtākais, bet spriedzi jau ir vajadzīga. Jā, tā kā man īsti nav ko teikt par Tokiju, nebija baigi grūti. Tā tad 7 jautājumi, kuru jautājumu tu izvēlies? To jautājumu, kur es bišķiņu pārpratu par 20. gadu un 24. gadu. Izlases maču. Es labprāt gribētu nospēlēt tādu, bet tas laikam nebūtu iespējams, tāpēc, ka mēs Kārlis esam abās komandās. Nauris Miezes bumbu parakstīs, bumbu ceļos pie mūsu sekotāja Mārim. Māri, tu esi fantastisks. Paldies. Visi, jā, mūsu mīļie skatītāji, sekotāji, ka redzams ir iespēja laimēt dažādas balvas arī no mums, no mūsu viesiem, ar pievienoto vērtību, kā saka, jā, nevis vienkārši balvu, bet ar visu parakstu. Tā kā droši sekojiet sociālajos tīklos, rakstiet jautājumus, katru reizi viesim, un varbūt arī jūsu jautājums būs labākais, kur mūsu viesis izvēlēsiet. Par olimpiskajām spēlēm tieši ne par pašu sportu, par rezultātiem, tas jau visiem jau visi zināms, atrunāts. Salīdzina varbūt pats, tomēr tie ir tā kā 4 gadu laika posms, kas mainās varbūt basketbolista, teiksim tā, uztverē, galvā, pieredzē, varbūt kaut kādā, nosauc varbūt kaut kādas tādas būtiskākās lietas, varbūt kas atšķīrās? Jā, varbūt arī spēles stili vai tā kā pretinieki pārējo
izlašu tas līmenis, varbūt tā visa organizētība. Nu, ir jau tā, kā bija tā otrā reize, jau bija, tad varbūt tas viss tur ir tā organizētāk. 20. gadā tas bija Covid laiks, nebija skatītāji. 24. Jau bija fantastiska atmosfēra. Tā kā bija tiešām super korts uzbūvēts, un cilvēki bija ļoti daudz, un plus vēl tas, ka mēs bijām, tas notika Eiropā, varēja būt bija ļoti daudz latviešu atbraukuši, tas tāds papildus tāds bonus, un tas tiešām sniedz baigās emocijas, ko varbūt baigi nevarēja izjust Tokijā, bet arī Tokijā bija skaistā, bija pirmā olimpiāda tomēr, tur bija citas tās sajūtas. Bet par komandām, jā, protams, pēc Tokijas, ka tā bija pirmā olimpiāda, ļoti labi spēlētāji, kas bija no 5-5, bija pārgājuši 3-3, lai varētu tikt uz olimpiādu. Tas pats no Nīderlandes komandas Vortīs, kurš arī pierādīja to, kad no 5-5 basketbola viņam nebija iespēja tikt uz olimpiādu, tad viņš gribēja piepildīt to sapnu, viņš pievienojas 3-3. Viņš bija ļoti augsts klases spēlētājs 5-5. Viņš bija gatavs ziedoties, lai piepildītu savu sapni un pievienoties 3-3. Tagad viņš ir viens no labākajiem pasaulē 3-3. Tā kā, jā, labi spēlētāji pāriet, un tas arī dod to līmeni. Līmenis aug, jo talantīgāk spēlētāji pievienojās, jo līmenis ir augstāks. Tā kā, jā, noteikti, ka līmenis ir audzis pa tiem 4 gadiem. Bet komandas ir tās pašas top 10 komandas, kas vienmēr kotējās augšgalā, viņas tās arī visu laiku, pa 4 gadiem tāpat tās arī kotējās. Tā kā baigi, varbūt tādas jaunas vēsmas, jaunas komandas nav ienākušas, kas pēkšņi izsitās. Varbūt tieši tajā organizētībā kaut kādā, tas kaut kā ir būtiski, tā kā pirmā reize, otrā reize, bija kaut kāds tur apkārt izjūti kaut ko tādu? Nē, sajūts jau uz olimpiādu, man liekas, tas tiešām ir kaut kas wow, kruts, un tā kā nebija tā, ka, piemēram, esmu pieredzējis, es vienās esmu bijis, un otrajās man tur visu zinu, man nekas nepārsteidz. Nē, arī Parīzi man pārsteidz, tā kā bija forši. Nākamās olimpiskās spēles. Es domāju, tev to jautājumu daudzi uzdod, bet varbūt, ir kaut kāds tas laiks iet, varbūt mēneši iet, varbūt kas ir kaut kāds domas skaidrāks. Nākamās olimpiādas ir pēc 4 gadiem. 4 gadi tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un man grūti teikt. Ja man tagad ir jāsaka, tad noteikti, ka nē. Es nepiedalīšos, bet dzīvē var visu kaut ko. Dzīvē var mainīties, jā, bet 4 gadi, tas ir ļoti, ļoti daudz. Ir jāsaprot savu veselību un jāskatās, kāda viņa būs, jo, kā mēs zinām, sports un traumas iet roku rokā, un tāpēc, skatīsimies. Ja veselība būs vislabākajā kārtībā un deksme būs un enerģija būs, tad varbūt Trakais Nauris metīsies iekšā vēlreiz, jā. Trakais Nauris? Jā. Kāpēc tā sevi dēvē? Nē, es saku, ja es būšu traks, jo tas cikls ir grūts, tas posms nav viegls, tā sagatavošanās, tā olimpiskā kvalifikācija, jo tev ir vēl jākvalificējas uz olimpiādu, tas nav viegli, tas ir ļoti grūts posms, un man visgrūtāk ir tieši sezonas sagatavošanās, tā kā tas posms uz sezonu. Tā gatavošanās, tie treniņi, pirms sezonas treniņi, ļoti grūti ir saņemties. Es nezinu, man ir ļoti grūti tiešām. Tas vienmēr tev bijis ir tā, vai jā, tā kā man gadiem? Ar kaut ko, jā, man ar to trenēšanos, man riebjās trenēties, man godīgi riebjās, bet tu nevari netrenēties. Savādāk jau nekā. Nevar, tāpēc es tiešām kāpju pāri tiem savām grūtībām bet labi, kad ir labi treneri 3-3 virtuvē, kas tiešām tev paņem aiz švarņika un liek tajā zālē strādāt. Tā kā komandas biedri arī, mums viens otru motivējam, tāpēc tas ir vajadzīgs. Jātrenējās ir. Tu gribi rezultāts, ir jātrenējās. Par to gatavošanās posmu arī teici, kā izskatās tāda tā kā standarta treniņu diena. Ir dzirdēts, jā, ka tur agri no rīta. Jā, mums bija tāds grāfiks. Kā jums tas notiek viss tur? 6 ceļamies no rīta,
7 esam zālē, strādājam, ir kaut kādi individuālās darbības, pēc tam ir svari, un tad ir otrs treniņš, kā kureiz, kuros laikos tur ir, vakarā, pēcpusdienā. Ja ir vakarā treniņš, tad treneris šad tad ieliek pa dienas vidu šūtiņu mašīnu, kur mēs metam metienus. Tad vakarā mēs, kā komanda ar sparingu partneriem strādājam pie 3x3 kaut kādām sistēmām, spēlējam, sparingojam. Tā kā, ir bijuši tā, kad, ir dienā 3 treniņi. Brīvdienas arī? Brīvdienas ir, paldies trenerim. Kad dod? Dod brīvdienas, Dod. Ja nav nedēļas weekendā, nav spēles, tad iedod brīvdienu, Kā tu pats varbūt atjauno spēkus arī individuāli? Makšķerējot. Atslēdzos no basketbola, bet tādā ziņā, noteikti, kad pie fizioterapeita dodos masāžas, procedūras, tā ir tā atjaunošanās, jo pēc iespējas ātrāk ir jāatjaunojas, lai tu būtu veselāks, enerģiskāks uz nākamo treniņu. Tā kā, tur it kā tev liekas, kad ir brīvdiena, bet tajā brīvdienā tev pat ir jādodās uz procedūrām pie fizioterapeita, es uzskatu, ka tas ir atkal kārtējs treniņš. Varbūt tāds mierīgāks un patīkamāks, bet tas ir treniņš. 3x3 basketbola spēle pat par sevi tāda super ātra. Jā. Dzirdējis arī esmu, kad kombinācijas tur tā kā īsti nav, tur ir vairāk izspēles kaut kādi brīži, un tad jāvadās ir pēc tā brīža, vai ne, kas tajā brīdī notiek, un tad ir kaut kādi varianti. Kā tas ir par to, varbūt pastāst vairāk, kā tas 3x3 atstrādāts? 3x3 ir ļoti, ļoti ātrs sportveids, un tāpēc varbūt cilvēkiem viņš patīk, viņš ir skatāms, viņš ir eksplozīvs, ar ļoti daudziem skaistiem momentiem, un tu fokusu var noturēt pie ekrāna tās 20 minūtes, ar pilnu enerģiju, ar jaudu. Ļoti daudz saka, ka viņiem grūti nosēdēt pie televizora 2 stundas, piemēram, skatoties lielo basketbolu, 5x5 basketbolu, tad viņi saka, tur grūti noturēt to interesi, vēl kaut ko, tāpēc daudziem patīk tas 3x3. Un par sadarbībām. Ir sadarbības, bet viņas ir īsākas. Jo mums ir uzbrukuma laiks 12 sekundes. Mēs nevaram tur baigi izpausties ar sadarbībām, kad mēs tur iegriežam karuseli, vēl kaut ko. Pirmā, otra. Jā. Nē, mums ir sadarbības, kas ir veidotas tādas īsas uz konkrētu situāciju. Bet, tāpēc es teicu, ka vairāk ir tas pieredums, tā rutīna, ka tu treniņos ej to kaut kādu to kustību, un kad tu spēles situācijā, tu zini, tu izcīni bumbu, tu zini, kur Kārlis būs, tu zini, ko Kārlis darīs, un tu izvērtē pēc tās situācijas un pēc aizsardzības. Tā kā, vairāk ir tāds kā pieredums pie kustībā. Vai gatavojoties arī konkrētiem turnīriem vai pretiniekiem, nodarbojoties arī ar pretinieku tā kā izpēti, video analīzi un šo visu? Jā, absolūti. Tas ir, un mūsu treneris Raimonds Feldmans, viņš ir viens no labākajiem pasaulē tieši video analīzēs. Un mums ir ļoti paveicies, kad mums ir tāds treneris, kurš ir vēl eksperts tieši ar video analīzi un lieliski video analizē pretiniekus, un viņš sagriež video, sasūta mums, ja mēs esam turnīrā, viņš nav. Ja viņš ir, protams, līdz turnīrā, tad mēs vēram video skautings, mēs sēžam, skatāmies, analizējam tās viņa sadarbības spēlētājs, stiprās puses, vājās puses. Tā kā, tāda informācija, mēs strādājam ļoti daudz ar tādu informāciju. Šo visu to arī, to, ko tu stāstīji, tas ir viss vairāk par Latvijas tā kā pusi, kā tas viss notiek otrā pusē Ķīnā. Ķīnā, jā. Kā tur tas viss ir? Ikdiena arī tie paši treniņi, cik bieži, ko darat, ko nedarat, kāds treneris. Jā, Ķīnā atklāšu bija tā, ka es nezinu, varbūt viņi mums tur baigi cienīja vēl kaut ko, bet viņi teica, ka jūs skatāties pats, skaties pats, kā tu jūties. Gribu uz treniņu nāc, negribu nenāc atpūties, ja tu vajag, tā. Bet mēs, protams, gājām uz treniņiem, tad, kad bija jāspēlē, jo, bija jāsaspēlējas, bet uz kaut kādiem tiem svara treniņiem vēl kaut ko, mēs bieži vien, paslinkojām, tad paņēmām brīvu pagulējām. Ja tu vēl teici, ka tev tie treniņi. jā, tā kā, tāpēc es teicu, tur man bišķiņi labāk patīk tie apstākļi, es varēju pats izvēlēties. Bet treneris tur bija jauns, varbūt. Vietējais? Jā, nebija baigi pieredzējis, strādājot lielās skatuves, bet Ķīnā viņš tur bija strādājis. Bet, tāds
ļoti daudz ar mums komunicēja, ļoti prasīja mūsu viedoklī. Mums bija jādalās, jāpamāca bišķiņ arī tas treneris. Nu, tā kā, jā, informācija apmaiņa bija un bija viņš arī taisīja video skautingu, bet viņam bija tas viss netik profesionāli. Viņš vienkārši palaida spēli un mēs skatījāmies un kādā epizodē viņš aptur. Nu, tā kā, bet treneris jau tur sagrieza materiālus, viņš kaut uzsvers uz kaut kādu vājo spēlētāju, kaut viņa vājās puses. Viņš izgriež video, pietuvina, parāda tur ar bultiņām. Nu tā, ka tas jau bija vismē profesionāli līmenī. Nu viņš vienkārši tur aptur spēli, tur parāda, pasaka, viņš pajautā mūsu viedokli, mēs pastāstam, jā, varbūt tā, viņš kā, ok, jā, tad, nu tā, netik labi augstā līmenī. Valodas barjera kaut kāda. Milzīgi angliski valodas. Viss laba. Labi angliski tur viss. Nerunā angliski tur labi. Mums līdzi vienmēr ir tulks. Pat tā ir. Jā, mums ir uz treniņiem, uz turnīriem brauc līdz tulks, jo tā komunikācija ir sarežģīta ar spēlētājiem. Nu, uz laukuma ir bijis tā, ka es kaut ko gribu pateikt, bet viņi nesaprot, tāpēc es tur cenšos ar rokām kaut ko parādīt virzienu. Nu, tā, it kā to basketbolu termini, nu, tur basketbolisti saprot, nu, bet tā nebija viegli, jā. Bet iespēlējoties sezonas beigām uz fināliem jau nu, tad daudz maz sapratāmies jau, nu, ko es gribu un ko viņi grib. Bet, jā, ārpus basketbola, nu, komunikācija bija grūta, jā. Neapguvi kaut kādas standarta frāzes uz laukuma. Nē, uz laukuma, bet sadzīviskajās lietās. Tur tāds, nu, ka Ķīnā dzīvot paldies, tur labdien, nu, tādas lietas. Tā kā tāds pamatfrāzes ir jāapzina, nu, jāapgūst. Ja tu tur dzīvo kādu laicīgi, nu, tomēr jābūt kaut kādai cieņai par to valsti. Runāja arī pašā sākumā par tiem sabraukumiem, tā kā tur tas viss notiek, cik tur tas tuvu, tā visa ceļošana, kā tur tas viss notiek, tā Ķīnas, tā superlīga, cik viņi ir tā izmētāta to visu valsti. Ķīna nav maz, lai jūs zināt. Tā kā, jā, uz turnīriem mēs bieži vien lidojām, tad varbūt braucām ar autobusu, bet pārsvarā lidojām, jā, tur tās pilsētas, nu, mēs lidojām vidēji kaut kur 2 stundas no vienas pilsētas uz otru tie turnīri. Nu, tad, jā, visas komandas dzīvo vienā viesnīcā, un tad no viesnīcas ir shuttle bus, nu, transports, kas ved uz to kortu. Tā sistēma kārtība. Kas varbūt ir, jā, tādi arī palikuši atmiņā spilgtākie brīži, notikumi kaut kādi, kas ir bijuši šajā laikā, arī Ķīnā. Dzīvojot, vai varbūt arī kaut kāds kultūras šoks, kas tev pašam bijis tur? Kultūras šoks noteikti ir liels. Nav viegli tur dzīvojot. Tur cilvēki katrā pilsētā ir ap 20 miljoniem. To pilsētu neesmu dzirdējis, bet tur ir 15-20 miljoni iedzīvotāji. Nu, tas nu, tā kā skudrs tiešām. Nu, ļoti, ļoti daudz cilvēku tur ir. Ēdiens, kas varbūt neiet man pie sirds. Vietējo ēd? Jā, ķīniešu ēdiens. Nu, tas viņu... Un kas tev garšos? Kā pašam? Rīsi, jā, parasti ir rīsi. Nu, viņi ēd visu laiku rīsi. Tā grūti kaut ko tādu iedomāties, kas man tur tā baigi garšot, ka es tur varētu atkārtoties. Esmu ļoti liels fans bulciņu. Man ļoti garšo personīgi bulciņu. Nu, tur viņas bija ļoti, ne man pasīr, ne man, jā, ne pa manu gaumi, un tāpēc ar to bija ļoti grūti atrast kaut kādu labu bulciņu vietu, kuras varētu paņemt bulciņu un kafiju. Bet, paēdis es biju tur, tas ir galvenais, bet tā, kad es teiktu, ka tur ļoti, ļoti garšīgs ēdiens, man noteikti ne. Kas varbūt bija no tāda nodrošinājuma, teiksim tā, par ko tev bija jādomā tā kā pašam, ko tev visu ēst tev dod, vai tu pats tur ej, tev dod tur dienas naudu, ej, tev tur viss ir, braukt kaut kur, tev tur autobus, šoferis pats brauc, ej, nezinu, kā tur tas viss. Jā, kā jau teicu, tur viņi nesā uz rokām, viņi ciena tos spēlētājus, kas ir atbraukuši, un varbūt mēs 3-3 esam ar skaļiem uzvārdiem, mēs tomēr esam sasnieguši kaut ko, tāpēc viņi tur rūpējās par mums to, lai mums nekas netrūk. Tāpēc visu, ko mums vajadzēja, ko mēs gribējām, mēs varējām prasīt menedžeram, tulkam, tad viņš visu sagādāja. Bija dienas naudas, varējām iet ēst to kafejnīcu, arī paši sūtīt kaut kādus ēdienus. Dzīvošanas apstākļi tur bija divējādi.
bija tā, ka viņi mums piešķīra tā kā to summu, par ko mēs varam īrēt kaut kādus apartamentus, vai arī tur, vai arī kaut ko skatīties paši. Tad mēs vienkārši izvēlējāmies, ka mēs paliksim viesnīcā. Bišķiņ, protams, no savas algas mēs piemetām, lai mēs varētu sekt to starpību. Tā kā dzīvojām viesnīcā, bet jā, katrā ziņā viss bija super. Tādā ziņā par komfortu viņi rūpējās lieliski. Ko darīja brīvajā laikā? Spēlējām Warzone, ja jūs zināt, kas ir šaušanas spēle. Tā kā... Un viss? Negāja Nē, protams, braucām uz pilsētu. Mēs dzīvojam Šanhajā pilsētā, bet no paša centra tur 30 minūšu braucienā. Tā kā bija brīvs, tad bieži vien braucām uz Šanhajas centru, pastaigājāmies. Šanhaja ļoti, ļoti skaisti. Tā kā, jā, tādā ziņā, bet ļoti, ļoti daudz tika spēlēts Warzones. Warzones ir tava mīļākā spēle? Tā ir man vienīgā spēle, kas uz manu PlayStation atrodas. Dzirdēju kaut kur arī, vai podkastā varbūt ar tevīm, vai ar Kārlu Lasmanu par PlayStation. Tur bija pasūtījis kaut kur PlayStation, kaut kur viņš tur pazuda vai nāca ilgi. Kas tur bija tur īsti? Mēs pasūtījām PlayStations. Kārlim, protams, pasūtīja to īsto, kaut Japāņu versiju, jo Ķīnā ļoti ir aizliegts. Viņiem vispār ir viņiem aizliegts ir Facebook, WhatsApp, Instagrams, visas tādas lietas. Jā. Tas viss ir aizliegts, un viņiem viss ir tikai savs. Viņi norobežojušies, viņiem vajag tikai savu. Un arī Warzones īsti, laikam, tur viņiem tāda spēle, laikam, nav. Es nezinu, man grūti teikt. Un man nopirka ķīniešu versiju PlayStation, un kurā es nevarēju ielādēt to Warzone. Man jau tikai vajadzēja, lai būtu Warzones. Un tā bija problēma. Un tad sanāca, ka man nedara, es nevaru. Un tad es saku tulkam, ka nedara. Un tad viņš domājam, kādu risinājumu. Tad sūtījām portīvo datoru. Pasūtījām portīvo datoru, atnāk portīvais dators tikai ar vienu valodu, ķīniešu valodu. Man datorā ir tikai, es nevaru nomainīt uz angļu valodu, tur nav tāda opcija. Tāda bija problēma. Tur bija problēmas pēc problēma. Beigās tur tas tulks paņēma aizved savam draugam, viņš tur kaut ko uzhakoja kaut ko un dabūja to, kad var ielādēt to Warzone, un tad es varēju šaudīties, jā. Un datoru atdevām atpakaļ, par ko dabūja naudu atpakaļ. Cik ir tas laika posms, ko pavada parasti basketbols braucot spēlēt Ķīnu? Cik tur ilgi cik tu esi projām no Latvijas? Tu aizbrauc vienreiz, paliec tur vai kaut kā jau paceļo? Turp uz mājām? Tāda bija tā vienošanās, ka pēc olimpiādas pievienojas, tur bija 2,5 mēneši līdz sezonas beigām. Tad sanāca, ka man bija jāpaliek viss tas laiks, 2,5 mēneši. Bet pirms tam, iepriekšējā gadā mēs bijām noslēguši 10 mēnešu līgumu ar ķīniešiem, bet tur mums bija foršāka vienošanās, ka mēs varējām braukāt mājās. Tur, piemēram, ja turnīrs ir Eiropā, mēs pēc Eiropas turnīra varējām braukt mājās. Tikāmies tikai uz sacensībām. Tur tāda bija draudzīgāka, bišķi vienošanās. Jo pirms tiem 2 gadiem, uz tiem 10 mēnešiem mēs spēlējām tikai FIBAS turnīros, mēs nespēlējām vietējā. Bet šeit mēs tieši otrādi tikai spēlējam vietējā turnīrā, tāpēc man nesanāk būt Eiropā un vēl kaut kur, tāpēc man ir jāpaliek Ķīnā. Tā kā 2,5 mēneši it kā maz, bet priekš manis nebija viegli. Tā saprotams, kad arī tos, ja tu tur 2,5 mēnešus dzīvo viens pats, bez ģimenes, kā tas notiek, cik tev pašam, tā kā personīgi, tas ir viss viegli, grūti, kā tur komunicē, sazvanaties. Varēja vispār, jo tu teici, ka tur ir kaut kas aizliegts. Tur viss ir aizliegts, bet ir tādas aplikācijas, kas palīdz, ka tu vari sazināties ar, tāds VPN saucās, tu nolādē. Un tad, jā. Tad tev iet tās visas aplikācijas. Un, katru dienu sazinos ar ģimeni, un tas nav viegli, ka tu esi prom, un sieva ir mājās ar dzīvniekiem, un vēl darbs viņai vispārējais. Tā kā, bet... saprotam, darbiņš ir jāmīl, naudiņa ir jāpelna, tāpēc... Darbs ir darbs, jā. Un tā kā viss veiksmīgi, pagājušā sezona noslēdzās veiksmīgi, esmu mājās, jau priecīgi, esam liela maleči, tagad skatīsimies, kas ir nāk. Kuri varbūt ir kaut kādi brīži bijuši tieši 3x3 basketbola karjerā gaitā, kad ir gribējies arī, atmest roku beigt? Jā. Tāds brīdis tieši bija pirms Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Es neatklāšu tās problēmas, tas ir
mūsu ģimenē. Bet, jā, man bija tāds brīdis, kad es ļoti, ļoti lielā bedrē. Psiholoģiski es biju, tā kā viss beidzies. Bija par ko citām lietām domāt. Un es jau biju atgājis no basketbola. Es biju atgājis, pateicu, paldies, viss. Man ir citas problēmas jārisina. Pagāja kāds laiks. Man piezvanīja Kārlis. Mēs aprunājāmies, aicināja atgriezties, jo vajag palīdzēt uz olimpiādu. Tad aprunājāmies ar treneri, un tad es aprunājos ar ģimeni. Tad ar sievu vienojāmies, kad tad jāpieslēdzās atpakaļ, jāatgriežas, kā saka. Tā kā bija tāds viens smags posms, ka es biju atgājis no basketbola, jo es jau biju tā kā beidzis. Kas tev dzīvē varbūt ir tādos grūtākos brīžos tieši šajā brīdī, par ko teici, vai vispār vēl kaut kādos, kas tevi tā kā motivē to darīt, to visu uz priekšu, vai tie paši treniņi, kad tu teici, tev tur grūti iet, negribās, vai dzīvē kaut kādi sāpīgi zaudējumi, kas tev dod to motivāciju, vai tu pats kaut kā to visu atrod, vai tev ir līdzcilvēki, kas tev palīdz ar to visu? Protams, ka ir forši, kad ir līdzcilvēki, kas tev atbalsta un kaut kā bišķiņ pavelk, bet tādos brīžos, esmu tāds, kuram riebjās zaudēt. Ja viņš kaut ko dara, tad es gribu tikai uzvarēt. Tāds es esmu. Jebko, ko es daru, man riebjās zaudēt. Un šitas te galvenais piedalīties, man vispār liekas stulbs teiciens. Bet, tajā brīdī es sapratu, kad es īsti tajā savā grūtākajā posmā es sapratu, ka es īsti nevaru būt baigais palīgs, jo es nespēju koncentrēties, tāpēc es labāk attēju nost. Bet tad es saku, tad aprunājoties un sakārtoju tās domas, un tad sapratu, ka es neesmu tomēr, šis nav tomēr individuālais sporta veids, kurā es esmu. Tas ir komandas sporta veids, un man jābūt ar komandu, ja mēs kopā esam kaut ko iesākuši, tad tas ir varbūt jāpabeidz. Tāpēc es nezinu, kā ir individuālā sporta veidā, nekad neesmu bijis. Es domāju, viņiem ir daudz grūtāk tādos brīžos, kad ir bedra un psiholoģiskais. Komandas sporta veidā varbūt ir daudz vieglāk. Tev atbalsta komanda, treneri, ģimene, pārējie. Komandas biedri tieši kādas ir jūsu starpā tās attiecības paši, ne tikai uz laukumu, bet arī ārpus dzīves? Esat tur visi čomi draugi, vai kā tur tas jums tur arī tas viss tā notiek, cik jūs tur komunicējat bieži, ko jūs darat, un ir īpaši notiek, kad dzīvojot arī Ķīnā, ka tu esi ārpus Latvijas savas visas dzīves, kādas jums ir tā kā savā starpā tas notiek? Mēs ar to pirmo komandu, kas ir Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārs Lasmans, mēs kopā jau, es nezinu, šī sev iet, kurš 9. 8. gads, mēs esam dienā kopā. Esmu daudz kaut teicis, pa istabiņā mēs dzīvojam, vienmēr dzīvojuši esam es ar Agni un Edgars ar Lasu. Tā, lai es zinu, es Agni redzu vairāk kā savu sievu ikdienā. Bet mums ir tāds status, ka mēs jau esam ģimene. Mēs ārpus sporta ļoti daudz kontaktējamies, uzturamies, ejam pasākumos, mūsu ģimenes ir draugi. Tā kā mums ir ļoti, ļoti labas attiecības. Nedomāju, ka tas kaut kad mainīsies. Jo mēs esam gājuši tiešām cauri sūdiem un ellēju un esam bijuši priekos, tā kaut kā mūs ir satuvinājusi. Domāju, ka tā arī būs. Mēs esam ģimene oficiāli. Vai spēlējot arī Ķīnā, tev ir tā kā draugs palicis vietējais? Ķīnā? Jā, vietējais čoms kāds. Visi jau viņi man tur čomi, komandas biedri un tā jau viņi ir forši džeki, vienkārši tā komunikācija bišķiņ sarežģītāka. Jā, bet kaut kā mēs tur atrodam tāpat to humoru un smējamies. Bet viens ir izteikti, tas nebija šajā gadā, bet aizpagājušajā gadā Tulks viņš bija tāds. Viņu sauc Lī, es domāju, ka Ķīnā visi sauc Lī. Un viņš bija izcils, un mēs tur baigi sadraudzējāmies, un man viņš pat pietrūks tagad, un viņš tiešām bija superīgs džeks. Par basketbola laukumiem, tieši 3x3 basketbolā, segums ir taču savādāks nekā 5x5 basketbola loģiski, ne? Jā, protams. Latvijā, kur jūs trenēties? Zālē. Tātad tas nav segums uz tādu, kādu jūs spēlējat?
vasarā ir uzlikts ārā korts, Jā. bet arī tas ārā korts nav tāds, kāds ir FIBAS īstajos laukumos. Tā kā mēs daudz netrenējamies, jā, uz īstā korta. Kāpēc tāds nav Latvijā? Nezinu, nav varbūt... Jo viņam jau nevajag tur, nezinu, halli būvēt, tur milzīgi. Forši, ja būtu kaut kāda zem jumta kaut kāda uztaisīta. Jā. Tā. Jo, laikapstākļos mēdz būt lietus un vēl kaut kas tāds, bet jā, Latvijā īsti neesam trenējušies uz tādu īstā korta, kas ir starptautiskos turnīros. Bet būtisks, tās nianses. Jā, protams, tā, ko mēs trenējāmies turībā, viņš ļoti atšķirās no tā seguma. Nezinu, kāpēc. Nav uztaisīts, varbūt 3 kaut kāds korts. Tur jāprasa jums LBS menedžeram, Gottfriedam, kāpēc nav tāds korts. Jo ar visu to, kad šis sporta veids arī tieši pēdējo gadu laikā kļūst tāds, kā zināms visiem, ar jūsu arī sasniegumiem visiem, tad es ar tā gribēju pārliecināties, vai tā arī ir, jā. Nē, kaut kur Latvijā, man liekas, ka Ventspilī ir korts, bet arī, man liekas, ka īsti nav tāds, tas atbilst visiem tiem standartiem. Kaut kādi korti ir uzlikti, bet, jā, kā es teicu, neesmu īsti tā trenējies Latvijā uz tādu. Sākumā minēja arī par to, ko tu dari šobrīd, kad tev ir tā kā starpsezona, un arī viena bilde no taviem soc tīkliem. Nauris, miezis un zivis. Jā. Vai makšķerēšana ir tavs lielākais hobijs? Teiksim tā, aizraušanās. Jā, noteikti. Jo es biju klausies arī podcastu, kur tu biji saistībā par makšķerēšanu tieši. Jā, pagājušajā gada augustā. Jā. Tikai par un ap šo tēmu. Jā. Tā kā es sapratu, tur esi diezgan šitajā visā iekšā. Jā, man ļoti patīk makšķerēšana. Tas pirmkārt man liek atslēgties no visa, būt uz ūdens un tas kaifs, pie dabas, ka tu esi. Un tas vēl lielāks kaifs, ka tev ir tā copi, ka tev pieķerās un ka tu cīnies ar to zivi un vienreiz vai zoseni uzmetās, gribās braukt makšķerēt. Jā. Zemledus arī ķer? Nē, es esmu ļoti salīgs cilvēks un man visu cieņu tiem blitkotājiem, tur plikās rokas bāzt āliņģī un sēdēt uz ledus pie mīnusiem. Nē, tas nav mans. Man ir plus 6, plus 7, tas ir mans super laiks, sākot no, labi, plus 3 arī, ja nav vējš, tad var copēt, bet es salīgs tipiņš, jā. Jo šī bilde konkrēti ir no ielikta decembrī, no Zanzibāras, jā. Zanzibārā, jā. Brauci speciāli tur, tā kā copas vārdā, vai brauci vienkārši atpūsties? Vedu sievu atpūsties, viņa bija tomēr pelnījusi, jo es biju projām. Gribējām kopā ar sievu atpūsties. Bet vienalga. Jā, es atradu vienu brīvu dienu, palūdzu sievai atļauju, un tad nolīgu makšķerēšanas gidu un metāmies okeānā iekšā ķert liels zivis. Forši video. Protams, gribējām ķert lielākas zivis nekā tās, ko es noķēru, bet ar kaut ko ir jāsāk, jā, jo šī bija man pirmā pieredze okeānā tieši. Okeānā es nebiju copējis. Kas ir tavs tā kā lauciņš, ko tu copē? Līdek. Jā, lielas līdek. Tas jau skaidrs, ka liels. Saucās Big Bites, jā. Jā, līdeks. Varbūt šis tā kā ir tas, ko tu darīsi pēc karjeras beigām. Tas nav tā kā profesionāli, bet ir valstis, kur to var tā kā darīt. Jā. Profesionāli makšķernieki ir profesionāls sacensības Amerikā, it īpaši, kur pelna ar to ļoti lielu naudu un liels naudas balvas tajās sacensībās. Latvijā tā nav, un es nezinu, vai kāds makšķernieks ir profesionāls makšķernieks, kurš pelna ar to naudu. Jā, tagad ir modē tās gidēšanas ar jaunajām tehnoloģijām, tur cilvēki mīl braukt, jo tur ir garantijas, ka tu noķers tiešām zivi, tāpēc ar to var kaut ko nopelnīt. Bet tie ir tad
ar profesionālām laivām, profesionāliem ekipējumiem. Nerunājot par makšķerēšanu, kas ir vēl kaut kādas lietas, ko tu dari ārpus profesionālā sporta, kas tev pašam tā kā patīk? Minēji par pludmalas, Tenisu esmu volejbolu. piekopis, jā, patīk tenis, tagad kaut ko kustos, kaut ko pamācu, kādus bišķiņu. Nu, un pludmales volejbols arī ir mana sirdslieta jau no bērnība. To tad es arī cenšu uzspēlēt, kad varu. Tā kā priecājos, ja draugi uzaicina uzspēlēt. Vispār sporta tēma. Jā. Ārpus sporta. Ārpus sporta? Tāds, kur nav mērķis tā kā uzvarēt vai kaut kādu tādu. Uz kino aiziet forši patīk. Uz kino patīk. Jā. Kādas no tā filmas patīk? Varbūt kaut kāds žanri vai mīļākās filmas uz ātro nosaukt? Mīļākā filma How to Train Dragon. Kā pierunāt puķi. Jā. Tā ir animācijas filma. Nu, man ļoti patīk animācijas, man ļoti patīk multens. Tā kā, jā, patīk arī komēdijas. Nu, protams, kā man nepatīk komēdija. Jā. Tad mums ar draugiem ir ļoti interesanti. Tad viņi bieži vien brauc ciemos pie mums. Tad viņi ciemojas pie mums. Mums tur notiek ballīti kaut kādi pie mums. Un tad viņi, protams, paliek pa nakti. Un tad no rīta mēs ceļamies. Tas ir vienmēr tāda tradīcija uzlikt kaut labu šausmenu. Kopā no rītiem no rīta nostamies šausmeni. Nevis naktī. Jā, bet no rīta nostamies šausmeni. Tad jā. Tad kā šausmeni. Nu, man patīk labas filmas, jā. Ja Nauris Miezis nebūtu profesionāls 3x3 basketbols, kuru sporta veida pārstāvis tu gribētu būt? Varbūt ne tikai to sporta veidu, kur tu pats spēlē šobrīd, bet kurš tev patīk, varbūt tu neesi to nekad darījis. Kurš es gribētu būt vai kur es varētu būt labs? Vienalga. Nē, nevis kur tu varētu, nevajag, lai iet viens un otrs, kur tu varētu būt labs un otrs, kur tu gribētu pats, jā. Kur es gribētu būt pludmales volejbolists? Jā. Noteikti, bet kurā es varētu būt labs, būtu noteikti futbols. Futbols? Jā, jo jaunībā es biju ļoti labs futbolā, un futbola treneris, es tajā laikā gāju abos sporta veidos, un tad pat futbola treneris lika man izvēlēties, kad es nevaru iet nopietni abos sporta veidos, un tad pat neapspriežoties ar vecākiem, vienkārši futbolu nolikt malā. Es nezinu, kāpēc izvēlējos basketbolu. Kas zina, varbūt es būtu šodien kaut kur citur. Vakar būtu spēlējis RFS sastāvā un citas gols. Jā, citas gols pret Ajax, kas zina. Bet jā, es domāju, ka es futbolā būtu bijis labs. Futbolam es saprotu, ka pasaku arī līdzi, ja zini, ka bija spēle vakar. Jā, grēks nesakot RFS-am, bet tā, kad ir laiks, es paskatos futbolu, jā, kad es esmu sacensībās, tad īsti tur tādas opcijas ir mazāk iespējas. Bet, jā, es sekoju līdzi visam sportā. Ieeju ziņās, pastos par sportu, ko palasu. Par sporta veidiem, jā, kam tu seko līdzi, kur ir tie sporta veidi, varbūt kurš tu nezini, arī, tev sanāk paskatīties, tur spēles, kaut kāds, nezinu, futbols, NBA, tur latvieši, kur spēlē. Jā, ja tā visvairāk, ko es skatos, tad noteikti tā ir Eurolīga. Kur ir tā mīļākā? Man nav baigi īsti mīļas komandas. Priecājos, ja rāda pa televizoru kādu latviešu spēli, tā kā Šmita spēle un Žagars, tā kā, paskatos, jā, bet tāda mīļākā komanda īsti nav. Skatos, tur ir labs basketbols, kvalitīvs basketbols. NBA tev īsti neiet. Jau kuro gadu jau man vairs neiet. Es ieeju no rītiem, man ir NBA aplikācija, es apstos arī kā latviešu, kā Kristaps spēlē, tur Golden State pastos, Karijs patīk vienkārši. Skatāms. Bots arī ir. Nē, viņš ir ļoti skatāms basketbolists. Bots bija tāpēc, ka viņas ir zemās, man ļoti patīk. Viņš ir tāds viegls. Bet viņš ir vienkārši skatāms basketbolists, man ļoti patīk. Bet tā, kad es varētu skatīties uz televizoru, man kaut kā skatos, domāju, teātris. Ne teātris, bet, kad neraisa tādu azartu, kas ir Eirolīgā, piemēram. Tur ļoti taktiski basketbols spēlē un tāds gudrs basketbols. Gudrs basketbols, bet es nebūšu tagad viens no tiem, kas saka, kad Eiropā basketbols ir labāks. Talanta ziņā amerikāņi ir krietni priekšā Eiropā. Tā kā to arī viņi pierāda, kad ir notiek olimpiāda vai pasaules čempioni. Kā tu pats raugies, vērtē vispār Latvijā 3x3 basketbolu nākotni, jo olimpiskā izlase, kā saka, kas jūs bijāt un arī, kas vēl arī daži vēl esat, gadi iet uz priekšu, vai tu redzi, kas nāk vietā jūs, vai būs?
Un vispār varbūt ne arī tas, kas ir šobrīd kaut kāda spēlētāja, kas ir arī jaunā paudze, bet vispār tā piramīda kaut kā ir kaut kas. Nu, es ļoti ceru, kad tas neaprausies. Ļoti ceru, ka tas būvēsies tālāk, bet jā, es nezinu, man grūti teikt. Tagad pēc tā, ko es tagad redzu, kad jā, ir U23 izlases, ir jaunieši, kas tiešām labi spēlē un tiešām ļoti ceru, bet tāpat tās visiem ir, visi tie jaunieši, viņi tāpat primārais, viņam ir 5-5 basketbols. To 3-3 viņi pieslēdās tikai tad, kad ir tie izlases mači. Bet vai vispār ir iespēja noturēt kaut kādu visu sezonu tikai trenējoties 3x3, es nezinu, vai tāda piramīda Latvijā var uzbūvēt. Būs. Es tikai priecātos, bet tas 3x3 tā virtuve ir ļoti sarežģīta, un tur tiešām jācer, ka 3x3 attīstībai menedžeri, kas tur treneri, visi strādās pareizi, un tikai, ka tas sports tikai augsts Latvijā. Es tikai par to, kā būs, es grūti teikt. Un noslēdzošais jautājums tāds. 5x5 basketbols vai Nauris Miezis vēl būs redzams kaut kur laukumos 5x5 basketbolā vai nē, vai jā, vai ir kaut kādas domas varbūt? Ļoti gribu atgriezties 5x5. Tiešām, jau otro gadu ļoti gribu, bet ir arī bijuši kaut kādi piedāvājumi? Ir bijuši piedāvājumi, jā. Diemžēl nācās atteikties. Ļoti gribēju spēlēt, tiešām. Es tiešām gribu, bet ir jāsaprot savu veselības stāvoklis un tie tālākie plāni. Bet, ja tu man prasa, vai es atgriezīšos 5x5, es teikšu, ka jā. Es gribētu teikt, ka jā. Ka redzēt 5x5 lauku. Varbūt ne šogad, bet es noteikti tur. Cik augstā līmenī? To es nezinu, tur jau nav tikai mans viedoklis. Ja būs interesi no LBL kluba kāda, tad es labprāt pievienotos, jo man patīk kvalitīvs basketbols, tāpēc LBL 2 es noteikti spēlēšu, tā ir otrā divīzija. Tur es domāju, ka pie Ķekava man vienmēr gaidīs. Tā pieredze ir. Jā, Ķekava man gaidīs, bet ļoti ceru, ka varbūt arī LBL uzspēlē. LBL tikai un vienīgi Rīgas apkārtne, vai to var izskatīt, ja to piedāvāt Valdi, Liepāja, Ventspils? Vai tu to gribētu, jo, zin kā, tomēr ir, tie gadi arī iet uz priekšu, tā ģimene, vai tu gribētu, ar vakties kaut kur? Jā, uz, nezinu, Ventspilu pie. Jā, man šausmīgi patīk pilsēta Liepāja. Ja es pārvāktos, tad varbūt tikai uz Liepāju. Mana sieva vēl no Valmieras ir, varbūt uz Valmieru, bet. Tā tad Liepāja, Valmiera? Jā, bet nē, ja tā, mēs tās humoru sakam, tad Liepājā. Ok. Piedāvāt var tev līgumu. Jā, zvanu. Bonusiņu. Zvanu. Bonusiņš par to, ka Liepāja. Davai, bet viens aplis jānobrauc, ja? Vismaz vienu. Mēģināšu. Vismaz vienu. 2 nobraukt? Nē, brauc, cik tu gribi vienkārši. Nesašķaidu vairs mašīnu. Tas būs neiespējami vairāk par 2 apļiem, vai pat 1. Nav tik viegli, ne? Galīgi nav, godīgi. Es mēģinu saprast, kā tās brēmes vēl darbojas. Es nedarbojās. Rocenmuši. Vienkārši slīd muši, jā. Roceni bija, kas bija? Kvadrātiņš, jā. Tad viņš zina, kā viņi kaut ko bišķi sāk. Izvelk. Kaut penaltīti arī ir, cik saprot. Baigi, ja tu tur baigi šķībi kaut kur aizbrauc. Bet tev diezgan labi. Davai, tagad otrā. Mēs ņemam ātrāko, jā? Jā. Pagaidām Naurim ātrākais sapņa laiks ir 1 minūte 5 sekundes. Bet būs ātrāks, es jums apsolu. Šobrīd ierindo 4. vietā, līdz 3. vietai un Kristapam Zutim tev pietrūkst sekundi. Būs ātrāk. Aiziet. Nē! Kā šī to izgāz. Bija labs. Vēl jau var. Galvenais, lai mašīna ir dzīva. Jo visi, kas brauc ātrāk, arī viņiem arī tur nebija tā, ka viņi tur perfekti. Viņiem arī bija, ka viņi tur nesās. Tā kā es domāju, ka pats ātrākais te vispār ir 40 sekundes kaut kādas, ja tu vispār kļūdā. Man būs vēl viens aplis jābrauc. Jūt, kad šis nebūs. Uzlabos varbūt arī. Zem minūtes vajag. Tā, davai, iesim tagad vēl vienu.
Nu, negriež. Значит, saplīs uz mašīnu. Varbūt. Visdrīzāk. Jā, riepa. Jā, tev riepa jau ir. Tad jau nebūs. Tā nebūs, tad es tev atstāju. Viss. Atstājuši tev šo. Tā tad Naura Mieža. Naura Mieža. Kā tu vērtē savu... Nē, es apmierināts. Kāpēc? Kas Pārāk bija? jaudīga mašīna. Vajadzēja, kaut ko mierīgāku, jā? Vajadzēja mierīgāku, jā. Bet forši. Sen nebija braucis, tiešām, nezinu, kaut kad noteikti 10 gadus atpakaļ bija braucis. Liels tev, Nauri, paldies, ka biji pie mums. Paldies jums, bija forši. Aprunājāmies, padalījies stāstos no dzīves, no karjeras un arī par kaut kādiem nākotnes plāniem. Novēlu tev aizvadīt šo gadu veiksmīgāk nekā esi plānojis pats. Novēlu tev personīgi, es nezinu, vai to pats gribi, bet lai tu pēc 4 gadu spēlē Olimpiskajās spēlēs, lai karjeru nebeidz, pēc 2 gadi, lai noteikti izpildi vēl arī to mazo mērķi savu uzspēlēt to 5x5 basketbolu vai Liepājā vai kaut kādā Rīgas klubā, bet vismaz ne LBL 2. Okay. Un jā, lai tev viss iet dzīvē uz priekšu. Super, milzīgs paldies. Jā. Un paldies, dārgie skatītāji. Piesakojiet noteikti visos mūsu sociālajos tīklos. Video jāuzspiež ir īkšķīt. Nav arī piesako. Jā, follow, like, share, subscribe. Jā, kas tur. Un vispārējais. Jā. Tā kā liels paldies par skatīšanos. Un tad jau līdz nākamajai reizei. Čau.